Pakārtais raksturo vīrieti, kurš ir dziļi apdomīgs, introspektīvs un gatavs uzupurēties lielāku mērķu labā. Viņš nav tas, kurš dzīvo pēc sabiedrības normām vai meklē virspusējus sasniegumus, viņa pieeja dzīvē ir daudz filozofiskāka un garīgāka. Šis vīrietis bieži vien ir savdabīgs un nebaidās iet savu ceļu, pat ja tas atšķiras no ierastā. Viņa būtība slēpjas spējā apzināti apstāties, pārdomāt un izvērtēt, ko viņš patiešām vēlas no dzīves. Pakārtā vīrietis nereti izstaro mieru, bet viņa acīs var redzēt dziļu izpratni un gudrību. Viņš ir tas, kurš ir gatavs atteikties no īslaicīgiem labumiem, lai sasniegtu kaut ko patiesi vērtīgu. Viņa izvēles bieži vien šķiet nesaprotamas citiem, taču tās vienmēr ir balstītas uz dziļu iekšēju pārliecību. Viņš ir cilvēks, kurš tic, ka lielāka jēga un piepildījums nāk caur pacietību un spēju pieņemt dzīvi, kāda tā ir. Psihotips. Šis vīrietis ir ārkārtīgi introspektīvs. Viņš pavada daudz laika, analizējot savu dzīvi, vērtības un mērķus. Viņš nebaidās saskarties ar grūtībām vai nērtībām, ja tas nozīmē garīgo vai emocionālo izaugsmi. Viņa skatījums uz pasauli ir neparasts, viņš spēj saskatīt lietas no dažādiem leņķiem, pat ja tas prasa atteikšanos no tradicionālajiem priekšstatiem vai viegliem risinājumiem. Pakārtā vīrietim piemīt milzīga pacietība un spēja izturēt dzīves izaicinājumus. Viņš nav impulsīvs vai nepacietīgs, gluži pretēji, viņš zina, ka viss notiek savā laikā un neviena pieredze nenāk nejauši. Viņa spēks slēpjas spējā pielāgoties un pieņemt to, ko dzīve piedāvā, vienlaikus saglabājot savu iekšējo mieru. Tomēr viņa noslēgtais un apcerīgais raksturs reizēm var likt viņam šķist distancētam vai nepieejamam. Viņš nav tas, kurš viegli dalās savās domās vai jūtās, un tas var radīt iespaidu, ka viņš ir emocionāli attālināts. Patiesībā viņš vienkārši vēlas būt pārliecināts, ka viņa izvēles un saiknes ir autentiskas un nozīmīgas. Sievietes viņa dzīvē. Sievietēm pakārtā vīrietis ir kā mīkla, pilns noslēpumu un dziļas jēgas, taču viņu izprast prasa pacietību un vēlmi iedziļināties. Viņš nav tas, kurš ātri atklās savu sirdi vai sekos tradicionāliem attiecību modeļiem. Viņš meklē sievieti, kura ir gatava pieņemt viņa introspektīvo dabu un saprast, ka viņa klusums bieži vien slēpj dziļas emocijas un domas. Šāds vīrietis augstu vērtē sievietes, kuras ir pašpietiekamas, gudras un spējīgas cienīt viņa vajadzību pēc laika un telpas, lai sakārtotu savas domas. Viņš meklē partneri, kura spēj dalīties viņa filozofiskajā skatījumā uz dzīvi un ir gatava iet kopīgu ceļu, kas balstās uz izpratni un savstarpēju cieņu. Viņš nav emocionāli izšķērdīgs vai uzspīlēts savās izpausmēs. Sievietei, kura vēlas būt viņa dzīvē, ir jāsaprot, ka viņa mīlestība izpaužas caur klusām un dziļām darbībām, nevis skaļiem vārdiem vai žestiem. Viņš ir partneris, kurš lēnām un pacietīgi veido attiecības, un viņa pieķeršanās ir dziļa un ilgstoša. Pakārtā vīrietis sievietes dzīvē. Šis vīrietis sievietē var kļūt par ceļvedi pašizziņā un garīgajā izaugsmē. Viņa spēja saskatīt dzīves dziļāko jēgu palīdz sievietei atrast līdzsvaru un mieru arī pašai sevī. Viņš mudina nebaidīties no grūtībām vai pārmaiņām, jo tās bieži vien ir vajadzīgas, lai sasniegtu lielāku piepildījumu. Tomēr attiecības ar viņu var būt izaicinošas, īpaši sievietei, kura augst pēc tradicionālas emocionālas izpausmes vai vienkāršības. Viņa introspektīvā daba un vēlme atteikties no virspusējām lietām var radīt sajūtu, ka viņš ir attālināts vai pārāk noslēgts. Taču sievietei, kura spēj pieņemt viņa unikālo dzīves pieeju, viņš kļūst par partneri, kurš sniedz dziļu emocionālu un garīgu saikni. Kopumā pakārtais ir vīrietis, kurš attiecībās ienes dziļumu, pacietību un iespēju augt kopā. Viņa klātbūtne palīdz sievietē pārdomāt savas vērtības, sapņus un dzīves mērķus, radot kopīgu ceļu, kas balstās uz savstarpēju izpratni un cieņu. Sievietei, kura spēj pieņemt viņa introspektīvo un filozofisko dabu, viņš kļūst par stabilu un uzticamu partneri, kurš vienmēr būs blakus ne tikai dzīves vieglajos brīžos, bet arī izaicinājumos, palīdzot atrast jēgu pat vissarežģītākajās situācijās.